Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls. Sveicināti skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji, un šodien ir īpaša diena. Ir atnācis sūtījums no Ķīnas. Ķīnieši ir Acer portatīvā datora tastatūru atsūtījuši. Diemžēl vecā tastatūra savu nokalpoja. Un šādā iepakojumā viņa atnāca. Šāda pati izskatās šī tastatūra burbuļplēvītē. Šī tastatūra maksāja 8 eiro. Tad mēs varam redzēt ārējo klaviatūru, kur tika nopirkta, jo, diemžēl, oriģinālā klaviatūra sevi tā kā jau bija izsmēlusi. Kā mēs redzam, ļoti daudz taustiņi jau ir pazuduši. Neko. Laiks iet uz priekšu, kaut kas notiek ar viņu. Vajag tā kā nomainīt. Un šāda mums izskatās pati klaviatūra. Pēc skata diezko neatšķirās no vecās. Principā viss sakrīt. Vajadzētu būt visam kārtībā. Tātad šāda mums te ir klaviatūra izpakotā veidā. Kā mēs redzam, vajadzēs savienot šo šleifīti. Un tas arī viss. Viss sāksim. No sākumā pats galvenais ir izņemt ārā bateriju, lai nerastos nekādas problēmas. Tātad mums vajag no sākuma attaisīt vienu klipsīti, piespiest otru. Tātad stūrītī, sāniņā, sākam no augšas. Un šādi vienkārši ņemam ārā, tur ir klipsītis, kur uzspiežam un tad ņemās ārā. Izskatās jau diezgan, kā lai to saka, barbariski. Tātad mums šeit ir šleifīte, kur ir jāatvieno. Tātad atvienojams šleifīti. Un tātad šleifīti jāatlok. Uzliekās. Tā arī iet. Un liekam iekšā. Kāds dators pēčuk skatīsies, būs šokā. Tāda pornogrāfija. Viņš tev pēc tam smuki ielienās iekšā, ja? Jā. Jā, tikai viņš ielīdīs iekšā. Baigi dīvaini, kad viņš... Un tagad nobloķējam un viss kā. Un tagad smuki vienkārši ieklicējam iekšā. Tā, lai visas vietiņas kārtīgi ieiet iekšā. Pārbaudām izpildīto darbu precizitāti. Izskatās, ka viss normāli ir. Un mēs varam salīdzināt, kāda bija vecā un kāda jaunā. Skaists jauns kompis tagad sanāk. Tagad pārbaudīsim, vai šī klaviatūra strādā. Lieliski! Viss strādā, visi burti forši. Super! Ar jums kopā bija Edgars. Paldies par jūsu uzmanību, paldies par jūsu skatījumu. Uz drīzu tikšanos!